Rīta, un šie ir kamoliņu stāsti. Es esmu bezgala priecīga par to, ka tu esi atradusi laiku, lai paciemotos manā kamoliņu viesistabā un kopā ar mani pādītu, bet es tajā pašā laikā tev pastāstīšu visu to, kas man šodien ir ieplānots. Pirms es sāku savu stāstījumu, es gribu pateikt lielu paldies visiem tiem, kuri noskatoties video ielika īkšķīti uz augšu, jo tieši tādā veidā YouTube šo video iesaka arvien vairāk skatītājiem, kuri meklē līdzīga satura video. Es sveicu visus jaunos, kuri ir pievienojušies manam kanālam, un jāsaka, tādā veidā jūs mani nepazaudēsiet un būsiet informēti par katru nākamo video, kurš ir iznācis YouTube plašumos. Bet vislielākais paldies visām tām meitenēm, adītājām, kuras atstāja tik ļoti daudz sirsnīgu komentāru zem iepriekšējā video, ka manā dzimšanas dienas nedēļā tie bija tāda īsta medusmaize un tāda pozitīva lādiņa avots visas nedēļas garumā, un joprojām es ik pa brītiņam pārlasu esošos komentārus, kāds vēl pievienojas ik pa brītiņam klāt, un tie patiešām ir ļoti sirsnīgi. Vislielākais gandarījums man ir par to, ka mani video ir ne tikai informatīvi par to, ko tad es esmu adījusi un kur es esmu bijusi, bet tie jums ir noderīgi kaut kādā ziņā, jo tā informācija, mana pieredze, pie kuras es esmu nonākusi pati atrodot kādus dzīvu veikalus, kaut kādus iegūstot savus priekšstatus par to vai citu dzīvu, jums ir ļoti noderīga. Un, lai nav jāizgudro velosipēds no jauna, tad priecājos, ka jums šī informācija noder. Un vēl viena ļoti liela lieta, kas man liekas guva ļoti plašu atsauksmi, bija tieši šī te goda dvieļa stāsts. Un priecājos, ka dažām no jums, vai varbūt daudzām no jums ir radusies šī te doma aizsākt savās mājās tradīciju, darināt skaistus goda dvieļus, kas priecēs ne tikai jūsu māju, bet paliks varbūt arī jūsu mazbērniem par piemiņu no jums. Un tādā veidā mēs šo mūsu latviešu sievu darba tikumu, mīlestību uz rokdarbiem, uz skaistu māju nodosim tālāk nākamajām paaudzēm, jo neskatoties uz mūsdienīgajām visām lietām, kas ienāk mūsu sadzīvē, ir ļoti daudz cilvēku, kas atgriežas pie šādām senām vērtībām, iekārtojot mājas interjeru, atrod vietu rokdarbiem, un tas ir ļoti jauki. Un tas arī ir iemesls, lai mēs ar jums varētu priecāties, radot šos rokdarbus un arī izmantojot savā interjerā. Nu ko, tālāk tātad par to, kas mūs gaida šodien. Laikam sākšu es ar cepurēm, pēc tam par zeķēm un zeķu dzijām, kuras es esmu izmantojusi, un visbeidzot man arī bija jautājumi par to, ka gribētos redzēt tos džemperus, kurus es esmu sādījusi pagājušajā gadā, nu tad arī par tiem džemperiem un mazliet sīkāk par vienu no tiem, jo pagājušajā reizē montējot video, es atceros, ka es montēju fragmentu, kurā es sīki un smalki izstāstīju par džemperi, kas man bija mugurā, bet es nezinu, kādu iemeslu dēļ šis video netika iemontēts manā kamoliņu stāstā, un tāpēc radās jautājums, kas tas ir par džemperi, pēc kāda apraksta un kā es to adīju. Nu tātad par šīm lietiņām un vēl ceturtā lieta, par ko es gribētu šodien pastāstīt, par sīkumiņiem, kas ir nopirkti varbūt pagājušā gada pašās beigās, respektīvi decembra mēnesī, un šomēnes saistībā ar radīšanu.
Nu ko, patīkamu skatīšanos! Sāksim laikam ar zeķēm. Pagājušais gads ir bijis patiešām ļoti ražīgs un ir uzradīti ļoti daudz zeķu pāri, bet ļoti mazi man ir palicis pie manis. Es tā skatos, ka pie manis ir palikuši vairs tikai 4, 5, 6 zeķu pāri no pagājušā gada adītajiem, jo visi pārējie ir jau pie saviem īpašniekiem, pie mazbērniem, pie bērniem, pie draugiem, uzdāvināti, aktīvi tiek nesāti, un ja kādam ir vēlēšanās paskatīties, tad lielāko daļu no tiem šīm zeķu pāriem var apskatīt manā Instagram kontā. Tātad tur ir tikai adījumi, neko citu es tur nelieku, tā kā ja jūs interesēsiet, un pēc hashtaga adījumi 2024 starp skaitli ar apakšsvītriņu vai vienkārši šķirstot manu Instagramu, jūs varēsiet redzēt gan tos džemperus, kādā secībā man tie ir tapuši, gan manas zeķes un vēl šādas tādas lietiņas. Protams, tajā pagājušā gada ieliktajās bildēs man ir izpalikuši 3 džemperi, un varbūt arī kādas zeķes, bet ne tas ir svarīgākais. Pagājušais gads sākās ar kārtējo manu iesaistīšanos vienā projektā, un kā vienmēr tas aptrūkās kaut kur vasaras vidū. Jo vairāk man nebija laika, jo nāca citas vajadzības un citas lietas, un tā kā adīt, vienkārši adīšanas pēc nebija vajadzība. Noteikti daudzām no jums ir šī te grāmata, vai ne? 52 zeķu apraksti, kas ir nopirkta jau Covid laikā, vai varbūt vēl pirms Covid, skaistā iesējumā, bet ilgu laiku stāvēja man tā kā plauktiņā, un es no tās biju uzradījusi tieši vienu pāri zeķu. Pagājušajā gadā Facebookā tieši zem tāda paša nosaukuma bija izveidota ārzemju adītāju grupa, 52 zeķu pāri, adīju ar mērķi katru mēnesi nobalsot par vienu no šiem te aprakstiem un kopīgi adīt zeķes un dalīties ar saviem rezultātiem, un tāpēc man šī te gada laikā tapa, ja es neatceros, 4 vai 5 zeķu pāri. Laikam pats pirmais bija šis zeķu pārītis, ko es adīju pēc aprakstiņa. Šeit man ir izmantotas 2 zeķītes. Šeit augšā ir Regija baltā 4-kārtīgā zeķu dzija, un apakšā man ir dzija, ko man dāvināja Olita. Diemžēl nezinu, kas tas ir par sastāvu, kāds nosaukums, vēl tik daudz man ir palicis, bet dzija ir ārkārtīgi mīksta, pūkaina, patīkama un arī krāsa. Salīdzinot ar Regijai, tā Regija ir tāda vairāk vilnīgāka, tā kā raupjāka, bet katrā ziņā šīs abas divas iet ļoti labi kopā. Ja, un noteikti, ja jums ir šie grāmatiņi, tad jūs variet atpazīt šo te zeķu pārīti. Un šis bija viens no pirmajiem adījumiem, un šo te kamoliņu es jau vadu ļoti daudz dažādas zeķes lieku klāt, bet man vēl šeit ir vismaz vienam pilnam pārim un otru kaut kur ielaistot heliks adījumā vai kādā rakstiņā. Tā ka tas ir tāds jauks dzīvu kamoliņš. Un tieši tāpat pēc šīs pašas grāmatas aprakstiņa tapa šādas te zeķītes, no tās pašas dzijas, varbūt krāsā ļoti grūti saprast, bet arī tapa zeķītes, un tās es atstāju sev. Un runājot par aprakstiem, tad gadu iepriekš es biju pēc šī paša
no šīs grāmatas šis bija pirmais aprakstīns, tāds iet rakstīns tieši no augšas līdz pašam purvgaliņam. Tāds ļoti smalks, ar grieztajiem valdziņiem, viens labiski, viens kreiliski. Bet šo zeķu dziju es adīju no manas mīļākās zeķu dzijas, kas īstenībā ir samērā lēta. Tā ir, es teiktu, ja mēs runājam par zeķu dzijām, tad no lētā gala, un tas ir Drops Nord. Drops Nord sastāvā tā tad ir ar manām 170 metri 50 gramos, tātad 340 metri 100 gramos, un 100 grami maksā apmēram 5,20 €. No 2,50 gramu kamoliņiem iznāk zeķītis un vēl paliek pāri. Un ja mēs runājam par zeķēm un Nord krāsiņu, tad tieši šis te bēšais tonītis, kas ir krāsa 07, ir viens no maniem visiecienītākajiem, un ja man ir jāsalīdzina Drops Nord dzijas, tad tās es ļoti daudz izmantoju, jo man patīk mīkstums, man patīk to, ka zeķītes ļoti labi silda, kaut gan šobrīd visi dabas zinības un fizikas skolotāji teiks, zeķes un apģērbs nesilda, tas aiztur siltumu un silda mūsu ķermenis, ja? Tā kā, bet katrā ziņā Drops Nord zeķītēm šī īpašība aizturēt ķermeņa siltumu ir ļoti laba, un tāpēc kājas ir vienmēr siltas. Bet pats galvenais, kāpēc man šī dzija patīk, šeit ir ļoti liels procents arī alpakai. Ar Drops Nord jūs noteikti esat pazīstami, un 150 gramos tātad arī alpaka un vilna, ja? Un, ja mēs skatāmies Regijā, šīs te premium klases dzijas 4 diegu ar alpaku, tad Drops Nord uzvedas daudz labāk nesāšanā, jo es no Regija tās alpakas, dzijas ar alpaku, zeķu dzijas adīju pirkstainiekus. Es biju vienkārši nepatīkami pārsteigta, cik ļoti vēlās tā alpakas pūka bumbuļos, un es visu laiku biju spiesta tīrīt tos bumbuļus nost, jo pirkstaini bija nepārtraukti novēlušies, un par šo pašu īpašību es arī esmu dzirdējusi no citām adītājām, kā dot zeķēs, tā kā vismaz līdz pirmajām mazgāšanas reizēm. Regija dzijai tieši tā, ka tie bumbuļi tur tā riktīgi, bet šo dziju nesājot man nekas tāds nav, un ja mēs salīdzinām cenas, tad vai mēs maksājam gandrīz 15 € par 100 gramiem Regijā dziju, vai nopērkam pa 5,20 € apmēram 100 gramus Nord. Un tad atšķirība ir stipri jūtama, un dzīņē ļoti labi, un zeķītis sadās ļoti, ļoti jauki. Un ja mēs runājam par Drops dzijām, tad nevelti tās ir manas iecienītās, un pagājušā gada janvārī es nopirku aprakstu, jo man ļoti patīk šīs dizaineres Purple Dare Knit. Ja es pareizi atceros, dizaini papēžu, ja, tātad, ja mēs skatāmies, kas ir ārkārtīgi ērti, un viņai ļoti smalki nostrādātas visas šīs te pārējas, un visos, tā kā aprakstos, kur viņai ir tur visas līnijas, visi valdziņi tiek aizvadīti tā, kad nekur nekas nekrustojās, un šīs te žakarda rakstīns man ļoti patīk, un savukārt šīs zeķītes es arī esmu adījusi no Drops Nord dzijas, tūlīt savā lielajā dziju krājumā es atradīšu. Tie bija pelēkie tonīši, šeit gan man ir drusku tumšāks pelēkais, ja? Bet pelēkie tonīši ir ļoti daudz, šis man laikam ir zeķītais viens no gaišākajiem, bet toties šis Drops Nord fantastiskā, tāda dziļi, zili, zaļa krāsa, tāda mazliet melanžēta krāsas tonis ir 09, vienkārši fantastiski, un Drops Nord dzijas tiešām esmu iemīļojusi
gan cimdiņos, gan zeķītēs, gan arī citur. Un tā kā es no Drops Nord tādu pietiekami daudz, tad man arī rodas dažādi galiņi, kas paliek pāri no zeķu adīšanas. Un tieši tās pašas dizaineris pagājušajā gadā kopadīšanā Telegram kanālā, tas bija pa brīvu iestāšanās, un manuprāt, šis kanāls vēl joprojām viņai ir Telegram, viņai ielika bezmaksas aprakstu, kā izadīt atlikumus zeķītēs, un šī gadījumā man tapa šādas zeķītes no Drops Nord, 3 dažādām krāsiņām. Zeķītes ir sāktas adīt no purngala. Jā, tā tad ļoti smuki tā savienojama vietiņa, kas ir zeķīte pati ir radīta labiski krēliski, un tā vietiņa, kur mainās krāsiņa, iet viens labiski, viens krēliski, veidojot tādu ļoti skaistu tā kā pārēju, un savienojot šādā veidā izadās pilnīgi visi rakstiņi, un zeķīte adās uz augšu. Un tā kā man īsti nepatīk adīt zeķis no papēža uz pungalu, jo mūžīgi ir problēma ar zeķes stulma aiztaisīšanu tā, lai tur nevilktu un zeķei stulms nespiestu, tad šī gadījumā es aiztaisīju ne tā, kā viņa rādīja, bet izmantoju šo te itāļu noslēgumu ar aiztaisīšanu ar diegu, tātad divas rindiņas sadīju to tā kā cauro, tā kā lai saka, kā latviski pareizi, polish šnur, tātad var sakot, kad es vienu rindiņu ādu labiski krēlisko noceļu ar dieciņu pa priekšu, un otru rindiņu es atkal ādu otrādi. Visus labiskos valdziņus es noceļu ar diegu aiz un izedu krēliskos valdziņus. Un tā ir uzedot divas rindiņas un pēc tam ar adatu aizverot, noradās man tādas zeķītes. Tātad Drops Nord un šīs te, ja mēs runājam par manām mīļākajām zeķu dzijām, ja gribās kaut ko ļoti elegantu, smalku, mīkstu, bez gala, tad, protams, mani favorīti ir Arveta Filkolana dzijas, Arveta, un šobrīd šīs dzijas ir nopērkamas Latvijā pietiekami daudzās vietiņās, un atkal es atkārtošos visus, ko es minu, es nevis tāpēc, ka es reklamēju šos veikalus, bet vienkārši es dalos informācijā, jo arī komentāros bija rakstīts tas, ka ir ļoti vērtīgi, jo daudz cilvēki šādus veikalus nezinu, un sevišķi tie, kuri nedzīvo Rīgā, ka ir ļoti svarīgi šādu informāciju dzirdēt, tāpēc Arveta es zinu, ka ir amu.lv. Tur ir Arvetas dzīņas nopērkamas, bet, manuprāt, pati lielākā Arvetas dzijas klāsts ir pie Kristīnas Janovas Maruma Jārnu veikaliņā, un tur patiešām šī izvēle ir tik fantastiska, ka acis žilbst, un ja vēl aizēj klātienē uz vietas, tad ir fantastiski, ka ir iespējams tādām smalkām zeķītēm adīšanai ar žakardu izmantot arī Kristīnas pašas krāsotās dzīņas, un arī manos te krājumos, ja jūs redzētu, kas man te ir uz gultas, redziet, tie ir mani zeķu dziju krājumi, un tāpēc es te pameklēšu mazliet, kaut kur man bija Kristīnas mazie kamoliņi. Jā, Kristīnai ļoti skaistas dzijas, mazie šie te mini ficītes, ko viņa liek iekšā adventas kalendāros. Viņa krāso lielās 100-gramīgās fices un, var sakot, piemeklēt pie šīs fantastiskās Arvetas Kristīnas krāsotās un adīt rakstainas zeķītes ar skaistām krāsu pārējām. Tas ir vienkārši burvīgi. Un tā kā man ir vēl arī citas šādas te zeķu sastāva dzijas, klasiskais zeķu sastāvs 420 grami 100 gramos, 75 grami vilnas, 25 poliamīda vai ne, tā kā
krāsotās ar roku. Šādas man ir dāvana ko es saņēmu no Olitas. Vēl viena fice kaut kur bija. Tam nav nozīmes, ja? Bet šīs te krāsotās ar roku dzijas gan pie Kristīnas, gan mums arī ir citas meitenes, kas krāso. Un vēl ļoti daudz šo te ar roku krāsoto zeķu dziju ļoti izdevīgi var nopirkt Vācijas veikalā, kur ir pārsvarā Lana Grossa visas dzijas. Es pēc tam informāciju arī ielikšu infoboksā, jo tur ir ne tikai zeķu dzija, tur ir viss tā kā Lana Grossa dziju kolekcijas iespējas, un šis te veikals, par cik tas ir liels veikals, internet veikals, tad uz Latviju pasūtījums pagājušajā gadā maksāja 5 eiro, un viņi praktiski nedēļas laikā atsūta ar DPD vai ar kādu citu kurjeru šajos te pakumātos sūtījumu, un tas pienāk ļoti ātri, un, ja ir interese, tad arī tur var skatīties. Runājot par Lana Grossa dziju, es esmu nopirkusi un šo to adījusi. Pagājušajā gadā es nopirku Melin White Alpaka Print, šāda te dzija, un ja jūs tā paskatītos, ja, nezinu, vai cik labi var redzēt kamerā, jau bezgala skaista krāsu tonīši, un tā pūka, kas ir jau nemazgātā zeķīte, tā kā dzīņā, tik ļoti mīksta, tik skaista, ka šeit izskatās ļoti skaistas dzijas, kas ir tādas akvareļu pārējas, un ja man jārunā par konkrēti šo dziju, ja, Melin White Alpaka Print, un jāsalīdzina man ir ar Lines du Nord dziju, kas bija akvareļu, tieši tas akvareļu pludinājums krāsā dzijai, tad salīdzināt nevar. Arī Lines du Nord dzijas ir ārkārtīgi skaistām krāsām, ārkārtīgi skaistiem akvareļu tādiem toņiem un ļoti plūstošām pārējām. Pilnīgi tāda sajūta, ka mākslinieks ņēmis un strādājis ar akvareli, tad šī gadījumā tās ir sausas, tās ir ļoti sausas un ļoti tievas. Un man, godīgi sakot, ļoti nepatika adīt ar to zeķes, tik vien bija cik krāsa, bet savukārt šī nav no biezajām. Noteikti šī dzīņa ir adāma ar adatiņām, 2 vismaz, ja jūs adat, tad precīzi tā kā valciņš ir precīzi apkārt adatiņai un nav lielāks. Jā, bet tie, kuri ada ļoti brīvi, tad noteikti būs kāds 1,75, jā, lai adījums būtu tāds ļoti skaists. Bet, piemēram, šo te zeķu dziju tikpat labi var izmantot kādās šallītēs vai lakatiņos, un arī būs ļoti patīkama, mīksta un skaista pēc krāsām. Tas ir Lana Grossa Melin White. Arī vasarā bieži vien mēs tā kā sportojam, ejam pārgājienos vai vēsos vasaras vakaros, varbūt gluži negribās vilkt kājās biezas zeķes, vilnas zeķes, varbūt nevienmēr ir vajadzīga, tad tieši tāpat es no šī te Filātī veikala pasūtīju šādu te Cotton Vegan Risotto Melin White 100, tātad zeķu dzija, tātad kokvilna ar elastānu, lai tā kokvilnas zeķīte, mēs visi zinām, ka kokvilna mēdz izstaipīties, un šī te dzīņa ir ļoti jauka, un, piemēram, ja ne gluži var būt tādām klasiskajām zeķēm ar garu stulmiņu, tad vasaras vēsajām dienām vai pavasarim izzeķītes ar mazo kapīti, ja tādas, ko mēs ievelkam apavos, manuprāt, no šīs kokvilnas dzijas ir ļoti labas. Ja mēs runājam par Lana Grossa dzijām, tad tur cenas ir
ļoti, ļoti atšķirīgas, skatoties pēc dzijas sastāva, tātad no plus mīnus kaut kādiem 7 eiro par 100 gramiem vai 50 gramiem līdz 11 eiro par 100 gramiem, nu, atkarībā no tā, kāda sastāva dzija tā ir, vai tā ir ar roku krāsota, vai tā ir rūpnieciski krāsota, var sakot, tur var iet, skatīties un meklēt, un katrā ziņā tur var sameklēt tādus sastāvus, ko pie mums dziju veikalos varbūt gluži, nu, atrast nevar, jo nevienā no mūsu dziju veikaliem Lana Grosa dziju es, godīgi sakot, neesmu redzējusi, un, nu, ja kādi ir šīs dzijas cienītāji, tad tas ir veids, kā tikt pie šīs dzijas. Runājot tālāk par nākamajām dzijām, no tādiem budžetas, teiksim, tādiem sastāviem un cenas ziņā ļoti labām dzijām, sevišķi, ja zeķis ir jāda, nu, tā kā mūsu mājās šķību vietā ziemas laikā staigājot, tad, vai darba apavos, piemēram, tad man ļoti patīk visas zeķes, kas ir adītas no Somijā ražotās dzijas, tātad Novita dzija, šī ir Novita Nalle un Novita 7 brāļi, ļoti jaukas dzijas, un šīs dzijas ir, nu, tādas riktīgi zeķu dziņa, viņai ir tāda tā kā 4 diegu dzija, neskatoties uz to, ka dažām no tiem ir, piemēram, rakstīts 260 metri 100 gramos, bet pilnīgi noteikti šī te dzija, nu, nav tik ļoti rupja, kā liekas pēc metrāžas. Es teiktu, ka šī te Novita Nalle ir rupjuma ziņā līdzvērtība ar Drops Nord, un arī tāda, nu, riktīgi vilnīga, un tad, kad izmazgā, tad ir patiešām ļoti pūkaina, ļoti mīksta, ja nemazgāta, viņai ir tāda, varbūt vairāk liekas, ka tā sintētiskums drusku tā kā jūtās, nu, tā kā mīcot pa roku, bet izmazgājot zeķītes ir vienkārši fantastisks, jo no šīs dzijas es ļoti daudz adīju tieši pagājušajā gadā, jo mani mīļākie zeķu dziju raksti ir tieši labiskie, kreiliskie, kas maina savus virzienus, mainās, un gluži pīnes nē, bet tieši ar labiskiem, kreiliskiem, ka tie celiņi aiziet dažādos virzienos, un šīs dzijas ir ļoti pateicīgas, un arī krāsas ir vienkrāsainas. Nu, diemžēl pie mums šo dziju krāsu izvēle nav īpaši liela. Esmu pirkusi Kamēlijā, ja man tā godīgi jāsaka, pat citur nemaz nezinu, kur to varētu atrast. Nākamā lietiņa par šīm te, jā, par Melina White vēl ir nu, šāds, jā, uzrakstīņš. Arī, kas man patīk no raibajām dzijām, klasiskais dziju sastāvs, bet man patīk tas, ka ir tas rakstīņš, ir nevis tādās kaut kādās viltus žakarts vai tur kaut kādās izteiktās svītrās, bet man ļoti patīk dzijas, kas ir tādi neuzkrītoši krikumiņi, raibi pa visu, neveidojot nevienu rakstu, tie laikam ir mani mīļākie. Un, nu, un tad, protams, no zeķu dzijām, tādiem darba vajadzībām ļoti labi strādā arī visas Alizē, kas ir dzijas, nu, biezākas Alizē, komforta, nu, tā kā biezā dzija, kas ir zeķēm ļoti laba, un arī Alizē Artisan, nu, kas ir klasiskā 4 diegu dzija, tām ir ļoti skaistas krāsas, gan vienkrāsainas, gan daudzkrāsainas, ficītēs ir pa 100 grami, tur var kombinēt gan raibās ar vienkrāsainajām, gan adīt no katras, nu, un te man vēl ir tāds kamoliņš satīts kūciņā, arī no šīm ir adītas zeķītes,
Tā kā vārdu sakot, ir ļoti, ļoti interesanti. Un par artisanu runājot, tad man viņas kaut kur varbūt drīzāk atgādina Drops Fabel, kas savā laikā man īsti nepatika, jo tā dzija bija ļoti sausa, tāda adot plāniņa, bet jāsaka tā, ka es pavisam nesen nopirku mazmeitiņai uzadīt no šīs dzijas zeķītes. Liekas, ka ir pēc sajūtām labāka kvalitāte, vairs nav tik ļoti, ļoti sausa tā dzija. Un kas ir Drops Fabel, ļoti labi, ja mēs gribam, tad mēs tur varam, tik fantastiskas krāsas, gan vienkrāsainās, gan raibās salikt kopā, un tur ir patiešām ļoti liela izvēle, un cena arī ļoti laba, un vēl kas man ļoti patīk tieši Fabel un Drops, ka viņiem šie te zeķu dziju sastāvi ir pa 50 gramiem, un tāpēc, ja man uz manu 38. izmēra, 39. 40. izmēra kāju zeķiem man vajag apmēram 70 gramus, un ja es zinu, ka man ir kaut kādi vienkrāsainās dzijas atlikumiņi, tad man pilnīgi pietiek nopirkt tikai 50 gramu raibo dziju, un man tur sanāk zeķītes, un ja es gribu bērniem adīt, tad no 50 gramiem sanāk ļoti labi viens pārītis, un īstenībā nekas daudz nepaliek pāri, un nekrājas vientuļie kamoliņi, kas ir īsti man, šādi te, kuri pēc tam ir jādomā, kur tu to visu liksi, kā tu to visu adīsi, kur tu visu šo te liksi, un zeķītēs kādās. Vēl no tādā lētā gala, kā jau es teicu, kalcetērija, šis man ir dāvinātais, un šis arī bija Jan from Italy pie Līgas, tieši šāds tonīts, bija vēl otrs tonīts, un pagājušajā reizē es jums rādīju to skaisto pelēko, un burtiski vakarā rekur es uzadīju šādas zeķītes. Tieši šis raibumiņš ir tas, kas man patīk. Es ieliku augšā galā šo te Drops Nord pelēko, lai tā kā būtu tāds sākumiņš, neko citu vairāk neieliku papēdī, jo tajā laikā es vienu zeķīti sēdēju kursos un adīju un nebiju paņēmusi līdzi pelēko, bet tapa man tāds, man ir vēl vienam pārim dzīņa un ir. Lētais gals vēl, kas man arī patika, tāda 5 eiro apmērā 100 gramos, tas ir Jarn Art Forza zeķītes un, protams, arī Naka Boho. Es zinu, ka cilvēki ir, kam varbūt nepatīk, bet šīs te zeķes tieši tādas, es jums tagad parādīšu šo te. Redziet, precīzi tādā krāsās salikās man divas pilnīgi vienādas zeķes, 45. izmērs, un man iznāca no 100 gramiem. Es ādu ar 2,25 adatiņām. Tā kā 5 eiro ar kapējām 40. izmēra zeķē, 45. izmēra zeķēm, ir ļoti, ļoti labi, un nekādas vainas. Man te nokrita dažas etiķetes, tūlīt pacelšu. Un nākamais ir tāds lētais gals zeķu dzijām. Davos, šādas te. Krāsas ir ļoti skaistas, gan šīs firmas dzijām. Šī mums ir Prolana. Tātad Prolana. Arī maksā apmēram, ja es nemaldos, 4,90, 5 eiro 100 grami, bet ļoti vilnīgas, ļoti jaukas, bet kas ir, man vienā no šīm te zeķu dzijām, sevišķi rakstainajām trāpījās 2 mezgli, un tur jau gan ražotnē nepadomā, ka vajadzētu turpināt, tur, kur ir diegs notrūcis, pielikt tās pašas sekcijas dziju, un man iznāca tā, ka es sāku adīt zeķi, un man tas mezglis bija zeķis sākumā, un, protams, es nogriežu, turpināju tālāk, un tad, kad es adīju otru dziju, tad, tur tā vajadzēja riktīgi griezt veselu posmu ārā,
un tad likt viņu kaut kā stiķēt galā, lai man tās svītriņas sanāktu kaut cik vienādi, un nu jā, bet toties otrā kamoliņā man nebija nekā, un es esmu ļoti apmierināta. Zeķītes ir siltas, tādas riktīgi vilnīgas, krāsas ir ļoti noturīgas, nevienām no manis minētajām dzijām krāsas, nu tā kā mazgājot neplok, un kā jau es rādīju, arī šīs zeķītes, jā, ir no tās pašas klases dzijām, un es esmu par to tikai ļoti priecīga. Vēl man ir Lanosa Supermerino, šāda te zeķu dzija, arī 4 diegu, nopirku dēļ krāsas, pēc sajūtām, vai tu ņem šo dziju, vai tu ņem kādu no šīm te dzijām, ir pilnīgi, viņas ir nu tā kā pēc sajūtām ir vienādas, cenas ziņā arī plus mīnus 5 eiro, 100 grami, un manuprāt, ikdienai darbam, zābakiem un visam ir ļoti laba. Tālāk, ko es jums vēlos parādīt, vēl mazliet runājot par zeķu dzijām, pilnīgs jaunums pagājušajā gadā drops dzijām ir drops Fiesta, kā vietkrāsainas tā raibulītes, un pie kam raibulītes ļoti skaistas, bez kaut kādiem tur īpašiem dikti rakstiem vai kaut ko. Šeit mums ir 110 metri 50 gramos. Tā ir, nu, tāda drīzāk 6 diegu zeķu dzijas biezumā. Ir adītāji, kas ada ar 3. numuriņa adatām, ir kas 2,75, nu te ir atkal adatu izmērs, ir atkarīgs no tā, cik jūs brīvi vai cieši adata zeķītes. Un tad ir tas dārgais gals, kas man arī ļoti patīk, un runājot par dārgo galu, Regija dzijas ar kašmiru, premium, tās ir apmēram 15, un par 100 gramiem ļoti patīk, ļoti skaistas, ļoti mīkstas. Esmu mazmeitām dejošanai pusgarās zeķis mežģīņu adījusi, lai nekož, jo kokvilnas tā kā īsti nē, bet no šīm jā. Vienīgais ir jābūt gatavam, ka tad, kad tu mazgāsi, tad ir tāda sajūta, ka tā zeķe paliek 2 reiz lielāka, mega, nu, izplūst, pilnīgi liekas, ka bail rokās ūdenī ņemt, jo tā zeķe paliek, nu, nežēlīgi liela, bet tad, kad tu viņu tā smuki nospied, saudzīgi, tā ļoti saudzīgi izklāja, uzliec uz blokatoriem, tur sakārto, saformē, liec žāvēties, tad, kad izžūst, zeķe ieņem atpakaļ savu sākotnējo šo te izmēru, un viss ir kārtībā ar mīkstumu, ar visu, bet katrā ziņā nenobīsties, ja tu ādies šo dziju, kad zeķe tavā bļodā pēkšņi liekas paliek tik mega liela, kad vienkārši iestājas panika. Ļoti patīk, ļoti skaista par Regijā ar alpaku es jums izstāstīju, savu personīgo viedokli, un, protams, Regija ar kašmiru, bezgalas jauka mīkstā, nu, tātad dārgais gals, kādreiz sevi palutinot var atļauties. Vienīgais, ko es neesmu vēl līdz šim sev nopirkusi un pamēģinājusi, tas ir Regijā ar šīs te zeķu dzijas ar jaku, un pēc atsauksmēm, nu, tās esot, nu, super siltas un visādā citādā ziņā, bet tad, kad es tur eju skatīties, nu, tā kā gluži veikalā plauktā krāsas neuzrunā, nu, kaut kādas tādas zilas, pelēkas, nu, ja es pērku tik dārgu dziju, man gribas kaut ko skaistāku, bet es ļoti, ļoti ceru, ka es saņemšos un kādā no sestdienām, kad Latvian Craft veikals būs vaļā klātienē Jūrkalnes ielā, kad es vienkārši iesēdīšos sabiedriskajā autobusā, aizbraukšu turien un gan jau es pie viņiem atradīšu arī kādu skaistu zeķu dziju. Nu, tāda tās lietas, vēl ir viens sastāvs, ar kuru man draudzība tāda
sadraudzēšanās iet nu jau 4 gadu garumā, un jāsaka, tikai pēdējā laikā es tā kā sāku saprast un sāku sadraudzēties ar dažām no šīs firmas dzijām. Tas ir šopelis. Šopelis, kas ir 100% merino dzītiņa, nav zeķu dzija, skaistais krāsainais man ir lakatiņā, un es esmu bezgala priecīga. Jā, ar to es esmu sadraudzējusies, krāsas ļoti skaistas, ļoti dārga dzija, apmēram 8,9,50 grami, bet katrā ziņā tas ir to vērts, ja mēs adām kādus skaistus aksesuārus, mazmeitiņai džemperīšu sadīju, šallīti sadīju, un ļoti patīk. Zeķēs man ļoti patīk adīt šīs te sešu diegu Zauberboll dzijas, bet tā, kas ir admirāli un tā, kas ir ar kaņepijas šobrīd kaut ko nejauc, manuprāt, jā. Mēs ar tām neesam sadraudzējušies, jo īsti man nepatīk, ka praktiski līdz pirmajai mazgāšanai visi papēdis un pungāls viņš noveļas tādu baltu, mazu blīvu pūku, kuru vispār noplēst nevar. Vai nu es nemāku nēsāt vai kaut kas, vai tā ir kaut kāda dzijas, ka tās kaņepītes īpatnība vai kaut ko, bet ar tām dzijām es neesmu sadraudzējusies, un pamazām es esmu sadraudzējusies ar pārējo šopeli, bet, kā jūs visi zinat, tā ir tāda, dārgā gala dzija, kas ir sākot no 15 uz augšu līdz par 25 eiro par 150 gramiem, 100 gramiem, kā kura dzītiņa, un tas ir tāds sevis palutināšanai, šad tad var atļauties, bet ikdienai, darbam un visam citam ir, kā jau es teicu, ir lētā gala varianti ļoti labi, un mēs varam tā kā sev atļauties. Protams, šī te kalcetērija, kas šobrīd ir ļoti skaista pa 7,70, nopērkama Latvijā, kā bija, pie Līgas. Jana from Italy pie Līgas veikaliņā ļoti skaistās krāsās, tā ka tur var ņemties. Un tad man vēl, es atradu savējo šī te Abelnita krāsotā zeķu dzija no Vācijā, krāsotā, tā kā pārdevēja dzīvo, viņa pat arī ar dēlu krāso, un arī šeit man patīk, un tās man ir dāvanas, esmu pati sūtījusi. Un laikam vakar es gāju. Man pēkšņi ienāca prātā, ka man ļoti gribās mazās koka adatiņas. Un es iegāju vakar Elīzes veikalā, jo man bija jānostaigā 10 000 soļi. Un vienkārši, lai nostaigātu, es gāju ar veikalu un iegāju iekšā, un vakar es atļāvos nopirkt sev pamēģināšanai šo te Gazelle Happy Fit Toffee zeķu dziju. Paskatieties, vai nav burvīga krāsa. Es ceru, ka visas šīs šausmas ir tās, kas satur kopā ficīti, ka tas nav kamoliņā. Mīksta bez gala, un šis jau atkal laikam prasās nevis zeķē, bet kādā Sofijas šallītē vai kaut kur, kas, man žēl šitik skaistu dzīņu likt iekšā. Un tas vēl, ko es jums stāstīju, šī dzija un viss pārējais, un redziet, šī ir tā, dzija, kas ir no šopeļa ar kaņepīti, ja? It kā ļoti jauka, mīksta, forši adās un izskatās skaista. Krāsas ir bez gala, bet tie bumbulīši baltie, kurus nevar notīrīt, tie man tā kā īsti nepatīk. Tā, es vispār esmu šausmās. Es šodien tik daudz gribēju jums pastāstīt, bet jau ir 44 minūtes, un es vairāk neko neesmu parādījusi, kā tikai savu zeķu dziju. Laikam būs jādara tā, ka ar zeķu dziju mēs šodien arī pabeigsim. Varbūt ne. Šodien es jums vēl šajā video parādīšu tos savus sīkos pirkumiņus, kas man ir
ir vajadzīgi. Es runājot pa zeķu dzīvām, nu tā ir, ka visa kā ir tik daudz un stāstīt un nevar parādīt. Mūsu mājās iestājās gada beigās, beigā epidēmija. Mans vīrs saslima, pareizāk sakot, znots viņu saslimdināja ar tādu sērgu kā iepirkšanās temu. Tā kā viņš man teica, sieva neuztraucies, ar šo slimību ir jāpārslimo, un viņš jau tā kā jau iet uz beigām to pārslimošanu, katru dienu, gandrīz katru otro dienu pienāk kaut kāda pasūtījuma, un es domāju, kas ir sliktākais, paskatīšos, es tā kā ļoti centīšos nesaslimt, bet šo to pamēģināšu. No Temu es esmu pasūtījusi priekš sevis dažas labas lietas, tūlīt parādīšu. Mēs visas adītājas gribam visādas dzijas, un Temu es pasūtīju zeķu dziju. Redziet, šāds kamoliņš, plāna. Šī gan ir viena pavadiena dzītiņa, ar krāsu pārējām, izskatās adāma ar adatiņām 2, bet pēc sajūtām ir ļoti laba. Vienīgais mīnus, es nezinu, priekš kam 3 vienā ficē liek, bet pa vienam kamolam nopirkt nevar. Bija jāņem visi 3. Man vēl 3. ir. Bet par 10 eiro. Par 10 eiro 300 gramu zeķu dzijas ficītes. Un, ja labi grib, pēc sajūtām arī šo dzītiņu var adīt kādos jaukos lakatiņos un labi izmantot. Tā ir viena no slimībām, ar ko es slimojot Temu esmu saslimusi. Man ir, redzēt, šādi te kastītes ar maniem marķieriem. Un te man ir šie te skrūvējamie rindiņu skaitītāji, kas ilgus laikus man ir palīdzējuši un tikt uz priekšu un neapjukt, bet es brīžiem liekas dikti daudz laika tas aizņem, lai pārgrieztu kaut ko un viss. Un tad es Temu pasūtīju pa eiro ar kapekām šādu te elektronisko uzmaucamos pirksta, jo pie mums veikalos viņus pa eiro ar kapekām noteikti nevarēs nopirkt. Un es nopirku šo. Un tā kā es šādi tad mēdzu adīt un man vajag pielikt rakstiņu, tad es jau labu laiku gribēju šo te statīviņu ar magnētiņu un lineāliņu, kas ar magnētiņu pieliekās. Te vēl ir smuki pieliekami, ar ko pielikt lapu magnētiņi, ja, redziet, skaisti. Fantastiski nostrādāts neatceros, 12 eiro. Pamēģini Latvijā 12 eiro nopirkt. Šis ir A5 formāts, ja. Bet ir arī lielie. Un mums kā vienmēr radītājām ļoti vajag visādas projekta somiņas, un man ir ļoti daudz skaistu gan Gundagas somiņu, gan Gunas dāvināto, gan Salderes šūtās somiņas, bet tad, kad es Temu ieraudzīju šo fantastisko somiņu, redziet, neliela, taisni priekš, neliela projektiņa, tāda A4 izmēra. Auduma somiņa, iekšā ar kabatiņām, ar rāvējslēdzīti, iekškabatiņas, viss ļoti glīti, skaisti, pa 5 eiro. Mīļie, vai tad var nenopirkt? Pie tādas somiņas es arī tiku. Un decembra beigās, tā kā es adīju pirkstaiņus, tad es sev no Polijas, no Etsy veikaliņā pasūtīju pirkstainu cimdu bloķētājus, formētājus, pareizāk sakot, bet tad, kad es sūtīju savus dūrainīšu formētājus pie šī paša ražotāja, nezinu, pirms gadiem 4, man neskapēc bija atmiņā, ka man, pasūtot atnāca 2. Un tāpēc es ņēmu viena izmēra, otru, un man pārsteigums bija tāds, ka man atnāca
pa vienam. Un tas nozīmē, ka man vēl ir jāpasūta otrs M un otrs L izmērs, lai man būtu šīs te lietiņas. Manas adatiņas nokrita un manas zeķu adatas. Superīgais mūdu maciņš, kas man ir pirkts savā laikā pie Maruma Jārna Kristīnes. Un vakar es nopirku šīs te mazās adatiņas, jo, man uznāca bizdings, man savaidzēs, it kā man adatu trūktu, vai ne, zeķu adatu, man ir visādas. Labas un ne tik labas un mīļas koka un karbona un alumīnija un vēl nezinu kādas. Man taisni sagribējās šīs te mazās 15 centimetru un es nopirku vakar divus komplektiņus, jo pēdējā laikā man ir ļoti iepaticies adīt zeķītis, ka es vienai uzvedu stūma daļu, otrai uzvedu, tad vienai papēdīt, otrai papēdīti, vienu līdz pungalam, otru līdz pungalam, un tad, kad tu esi pabeidzis zeķi, tev ir divas uzreiz. Un tad arī tas valdziņu skaits, atvainojos, arī iznāk, plus mīnus vienāds. Nu ko, tas ir par zeķēm. Lai nebūtu ļoti garš video, tad laikam to, ko es tur pašā sākumā stāstīju par tiem saviem džemperiem, par cepurēm, tas man būs jāuztaisa tuvākajā laikā video un noteikti jāieliek, lai jūs tātad varētu arī tos, kurus interesēja, redzēt un apskatīties. Noteikti uzdot jautājumus, jautā un komentē, un, ja tev nav grūti, lūdzu ieliec īkšķīti uz augšu, tad, kad esi noskatījusies manu video, un ja tas tev ir paticis, jo, tādā veidā kāds uzzinās par šo manu stāstījumu vēl, ne tikai mēs šajā te lokā, kur ir parakstījušies vai kaut kādā veidā. Katrā ziņā liels tev paldies par uzmanību, par kopā būšanu, par taviem komentāriem un lai jauka tev nākamā darba nedēļa, un tad uz drīzu tikšanos, jo vēl ir par cepurēm un par maniem adījumiem stāstāmais palicis, tā kā parādā uz nākamo reizīti. Paldies un atā!